Cienījamie skatītāji, mēs Laikraksta Zirgstele redakcija turpinām iepazīstināt jūs ar deputātu kandidātu sarakstu līderiem Gulbenes novada domes 7. jūnija vēlēšanām. Un šodien pie mums ciemos ir Latvijas reģionu apvienības saraksta līderis, novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis. Sveicināti! Labdien visiem! Pirmais jautājums, vai varat nosaukt 3 vērtīgākos padarītos darbus šajā sasaukumā? Jā, tad varbūt jārunā būtu par katru jomu kāds, jo tikai 3 izdalīt varbūt tad nebūtu godīgi. Jā, spilgtākie, kas, protams, palikuši prātā no ceļa infrastruktūras, es domāju, kad daudz novērtē gan Liteni, gan Brīvības ielu. No energoefektivitātes, es domāju, ir gan apgaisme, gan tur, kur esam siltinājuši Līgo, teiksim, kultūras nams, mūzikas skola. Tad es domāju attiecībā gan uz šiem projektiem, kas ārējai videi, teiksim, saistīti viens, kad esam kaut ko uzbūvējuši ārtelpā skaistu. Es domāju, lielākā daļa pilsētnieku pamanījuši, varbūt ne lauku iedzīvotāji, visus par Gulbīšu parku, bet arī esam tikuši ar degradētās vidas teritorijām daudzām galā pie Šķienaru, teiksim, ciema, ja precīzāk pie Stāķu bērndārza, tā jaunceltne, kas bija gadiem kā problēma, atradām risinājumu kopā ar Gaujas koku un demontējām. Domāju, ka arī līdz 14. jūnijam ļoti gribētos, lai arī Dzelzceļa ielā nodikušās mājas, teiksim, drupas būtu sakārtotas, kur noslēgts līgums, iepirkumā ir firma, kuriem ir darbs jāizdara. Taktīvos virzienos esam strādājuši. Bet pateikt tikai 3, tas tā kā pajautāt, kas mīļāks, tētis vai mamma. Jā, labi, ķeramies pie otrā jautājuma. Kādu redzat attīstību novadam kopumā? Katra pagasta attīstību, ņemot vērā, ka naudas ir tik, cik ir, un vai iespējams līdzsvarot šo attīstību? Jā, ļoti līdzīgi jautājumu uzdeva arī televīzijā. Mēs programmiņā esam ielikuši, kad mēs attīstam pilsētu kā reģionālu attīstības centru, un svarīgi ir, katrai pašvaldībai, ka ir kaut kāds centrs, un pēc ir svarīgi pilsētas attīstība, un tikpat svarīgi ir katra pagasta un, mēs sakām, visa novada teritorijas attīstība. Un gribētos, lai viņi notiek plānveidā, lai mēs lielus objektus nevaram katru gadu katrā pagastā realizēt, un tad kaut ko daram pakāpeniski. Mēs pakāpeniski esam uzsākuši tos pašu bērnu rotaļu laukumus sakārtot pirmskolas izglītības iestādēs, saliekam plānu un saprotam pēc finansējuma katru gadu ejam tur un tur. Un doto brīdi rindu gaida arī tas pats Stāķu bērndārs. Pilsētai tagad projektēšana aiziet, lai vēl sakārtotu pie 3. dārziņa. Tā kā ir lietas, kuras plānojam nemitīgi, un tas, ka uzņēmēju darbības atbalstam skatāmies par infrastruktūras sakārtošanu, kas turpināsies noteikti. Es domāju, ka, protams, ka viens no svarīgākajiem vienmēr jautājumiem ir šis ceļš, pieejamība, nokļūt kaut kur. Ir jūtīgi jautājumi par sabiedrisko transportu. Daudz mums pārmet, ka pēc ielaidām Tallas autobusu, ka pēc Gulbenes autobusu neved un nenodrošina pasažieru pārvadājumus. Tur ir daudz jāskaidro, jārunā, lai iedzīvotāji saprastu šo valsts pasūtījumu, kas nāca no autotransporta direkcijas puses. Jūs vadat arī civilās aizsardzības komisiju šobrīd kā domes priekšsēdētājs. Ja mums ir x stunda pienāk, vai nebūs tā, ka novada vadība ņem un aizbrauc un nepaliek kas ar iedzīvotājiem, kas palīdz? Un kā jūs redzat šo te situāciju par rīcību pašvaldības x stundā? Tad mums ir izstrādāts šis civilās aizsardzības plāns, kurā mēs esam paredzējuši vairākas pozīcijas. Pirmais, jānodrošina evakuācija, kā to varam darīt. Jā, ir jāuzņem bēgļi, kur izmitināt, kā nodrošināt ar pārtiku un visu nepieciešamo. Protams, tiek runāts arī par šīm patvērtnēm, bet jāsaprot, ja notiek militārs iebrukums, vienmēr no frontes līnijas mēģina evakuēt, pārvest un nodrošināt drošu vidi kara laikā, lai, teiksim, lai ar kādu būtu patvērtni, nerunāsim par kaut kādiem metro vai speciāliem bunkuriem. Arī tad ar moderniem lādiņiem var aizsniegt, un ja mēs redzam pēc situācijas, kāda ir notikusi Ukrainā, ka reizēm mērķtiecīgi par civiliem objektiem arī tur, kur ir
paslēpušies bērni patvērtnē un uzrakstīts pat uz laukuma ģeķi, notiek, kā saka, uzbrukums, tad mēs jau droši nevarēsim līdz galam justies neviens. Tā kā es ļoti ceru, ka nevajadzētu būt militāram konfliktam ne starp, teiksim, dažādām valstīm, Indiju, Pakistānu vai Kalnu-Karabahas vai kaut kur citur, un arī Ukrainas karam vajadzētu izbeigties, un es ceru, ka uz tādiem pieņemamiem, godīgiem nosacījumiem izdosies lielajām lielvarām, Amerikas Savienotajām valstīm un Krievijai vienoties. Tā kā esat šobrīd novada domes priekšsēdētājs, noteikti esat iedziļinājies tajā jautājumā, kā neviens, kad ar gaidāmajām vēlēšanām pielaide valsts noslēpumam būs vajadzīga arī jaunajam domes priekšsēdētājam vietniekam. Un redzot, ka mums startē 7 partijas, kā jūs redzat, vai nebūs problemātiski, jo mums tiešām ir gan apsūdzētie krimināllietās kandidē, gan tiesātie un sodāmība dzēst. Es tur skatījos likumu, sanāk, nezinu, vai viņi varēs tādus amatus ieņemt. Kā jūs esat painteresējies par šo jautājumu? Attiecībā uz sevi ceru, ka izvērtējot nevajadzētu nekādām problēmām būt. Attiecībā par citiem grūti nokomentēt. Ja, protams, viens ir soda reģistrs, otrs, ko iet cauri Satversmes aizsardzības birojas un vērtē, teiksim, cilvēku ļoti plašā spektrā. Un tā anketa, kas ir jāizpilda, un tie jautājumi, izpildirektori gāja cauri, tur viņi ir ļoti plašā spektrā par jautājumiem attiecībā uz cilvēku, vai viņam var uzticēties un dot šādu pieeju, tur pieeja jau arī dažādi līmeņi tā tālāk. Tā kā, jā, tas būs jauns izaicinājums, bet tam līdz nāk arī visa, teiksim, es to saukšu pa birokrātisko pusi, ja mums jānodrošina ir telpas, visa ar ierobežotu, vai mēs sakam, ar valsts noslēpumu saistītas informācijas glabāšanu, uzturēšanu un apstrādi, visas tās lietas. Tur ir nopietni noteikumi, ieguldījumi, lai sakārtot telpas vispār, bet tā ir nākotnē. Lasīju jūsu partijas priekšvēlēšanu programmu, un tur neredzēju daudz, ka iezīmētos tiešām problēmas, man tā likās. Izņēmus varbūt par pašvaldības budžetu, kur jūs runājat, ka vajag izvērtēt samērīgumu, un runājat arī par izvērtēt pašvaldības dalību kapitāla sabiedrībās. Kā jūs komentēsiet, kāpēc jūs tā kā neakcentējāt tās problēmas? Noteikti jūs saprotat, ka viņas ir. Nē, problēma ir vienmēr, teiksim, ka daudz vai viņas būs, bet es vienmēr saku, problēmas ir sliņķiem, pārējiem ir darba uzdevumi, ar ko ir jātiek galā. Un mēs savu programmu likām, kā turpinājumu jau iepriekšējā, teiksim, sasaukuma ietvaros un sasaistē ar novada attīstības plānu. Protams, ka plāns var precizēties, var mainīties un kaut kādas korekcijas ienākt, bet likām šīs lietas un pie, finanšu joms ir pie budžeta, kā, jūs pieminējāt, šis samērīgums vai saimnieciskums, vienmēr jau mēs sakām uz datiem balstīt lēmumu pieņemšanu, un ir svarīgi, lai mēs datus apstrādātu, kā strīdīgs vai tāds, manā skatījumā jūtīgs jautājums bija tā pati Lēsciem katlamāja, kur mēs viņu pārbūvējām, jeb rekonstruējām uz automatizētu šķeldes katlu. Mums sākās pārmetumi, īpaši no viena deputāta, arī iesniegums policijā, ka mēs tur nesaimnieciski vēl kaut ko. Mēs balstījāmies uz aprēķiniem, uz to, cik, teiksim, maksā šķeldi. Saprotot, ka mēs paši arī uz doto brīdi jau sagatavojam šķeldi, mēs redzam, cik viņi maksā, cik ir darbspēka izmaksas saliekam. Tādā veidā arī domājam darboties, strādāt uz priekšu, jo ir tā, ka kādreiz sarēķina kaut ko vienu, tad dzīve vienas korekcijas. Es nedomāju, ka budžetu saliekot, mēs varam paredzēt, kāda būs degvielas cena gada beigās, kāda varbūt atsevišķi kaut kāda citu resursu cena. Elektrībai pastāv izvēle iet uz mainīgo biržas, jeb konstanto tarifu, un tad tas izaicinājums pie kā palikt, kur varētu iegūt vai kur varētu būt, zaudējumi. Šajā sasaukumā pašvaldībā ir bijis dažādi tādi juridiski jautājumi, kur ir meklēts
kur ir noskaidrot vajadzīgs bijis, ja? Arī, teiksim, bērnu skolas pārbūves lieta, kur vēl turpinās. Kā jūs uzskatāt, vai vienmēr tas ir, jūs uztverat kā traucēkli pašvaldības darbā, ja varbūt tomēr tās problēmas arī veicina attīstību, izvērtēt, saprast un atrast pareizāko pieeju? Es vienmēr saku, kad konstruktīva kritika, to, ko vienmēr saka, vai tā ir teātra, mākslas vai literatūras kritika, ja viņi ir konstruktīvi, viņi virz uz priekšu. Bet ja ir tikai destruktīvi pārmetoši, ka viss ir slikti vai viss ir garām, iepriekšējā, es arī nākot uz šo interviju, paklausījos, ko kolēģi runājuši, viss, diemžēl, vēl nevarēja dzirdēt, bet arī, teiksim, viens no kolēģiem saka, ka mēs esam pārņēmuši ceļus bez finansējuma. Tā nav taisnība. Mēs pārņēmām ceļus ar finansējumu, var runāt par to, vai viņš pietiekoši vai nē. Un valsts dod, teiksim, var nosaukt precīzi summu, paņēma gan sarakstu, gan vispārējo, un tad par to var runāt. Un ja kāds pārmet vai izdara, teiksim, šādus pārmetumus, tad, protams, ka viņi ir destruktīvi, dezinformējoši, bet to, kas ir jānoskaidro vai jāpaskatās, ja kāds, kas saka, mēģina kaut kādu pārbaudu veicot, kaut ko uzlabot, ka es saku, vienalga vai nāk valsts kontrole vai kā cita institūcija, ja viņi var uzlabot mūsu darbu vai darbu kvalitāti, tas ir tikai labi. Jā. Tad tāda situācija ar pašvaldībai piederošo lauksaimniecības zemes īpašumu Lejas ciemā, Cēsakās, kur tātad privāta persona nomāja no pašvaldības, un tur ir notikusi nekopta šī zeme un koku un krūmu ciršana. Mēs nevaram saprast, vai tur ir bijis saskaņojums ar pašvaldību, un pašvaldība ir guvusi arī kādu labumu no šīs koku ciršanas, un zinām, ka saņēmāt pretenzijas saistībā ar šo situāciju. Vai tur arī kaut kādi secinājumi pašvaldībā varbūt ir jāpilnveido darbs, kaut kas ne tā? Jā, ir intuitīvi domāju, kad jūs šo jautājumu uzdosiet, un tāpēc paņēmu līdzi 2014. gada domas sēdes lēmumu projektu, kurā uz valsts zemes dienesta attiecīgi ierosinājumu ir lūgts pārtraukt attiecīgi lietošanas tiesības izbeigt un tālāk noslēgt nomas līgumu ar attiecīgo nomnieku. Un jau 2014. gadā, kad par šo balsojām, tajā skaitā arī Inters ir nobalsojis, ka to darīt, tad vajadzēja pārliecināties, kas tad tās platības ir, vai tur ir mežs, vai ir apaugums, vai kaut kas tam līdzīgi. Uz doto brīdi mums nav datu bāzē, ne arī valsts meža dienestam, ka tur būtu mežs. Ja tur bijis apaugums, tad manā praksē, ja manā, teiksim, darbības periodā nav pieredzes, kāds izskatās saskaņojums pašvaldību apaugumu novākšanai. Lauksaimniekiem ne pirmā, ne pēdējā reize, ka pašvaldība iznomā zemi, uz kuras kādā stūrī ir krūmi, kaut kādu uzauguši koki, un ja lauksaimnieks pilnvērtīgi grib apstrādāt šo zemi, tad viņš to apaugumu notīra. Jo, ja tā, teiksim, apauguma novākšana nav notikusi, tad nomnieks maksā dubulto nekustāmo īpašumu nodokli, un mēs esam iznomājuši lauksaimniecības vajadzībām. Ironiski jau var teikt, ka varbūt... Bet viņš tiešām maksāja dubulto? Jā. Jo es sapratu, ka zemes grāmatā nebija tas īpašums. Nē, zemes grāmatā viņš nav, jā. Bet nekustāmo īpašumu nodokli maksāja dubulto. To var pārbaudīt un paskatīties. Un arī paskaidrojumā nomnieks norādīja, ka viņš ir visu šo laiku maksājis dubulto nekustāmo īpašumu nodokli. Un uz tādas platības, teorētiski, gaļas lielopus, viņi reizēm arī pa mežu var ganīties, es tā ar ironiju saku, klāvenes kaut kur kādā vietā iestādīt vai kādu krūmeli neaudzēt, pilnvērtīgi lauksaimniecību šo zemi nevar. Un tad jautājums, kas ir tas, ko mēs gribam pārmest vai gribam izdarīt šī, teiksim, lēmuma ietvaros, jo Interam, tad, kad viņš balsoja par šo lēmumu projektu jau 14. gadā, tad vajadzēja pārliecināties par tām lietām, ko kādā kvalitātē nodot zemi, par ko varbūt vēlāk var pārmest vai iebilst. Jā. Skatījos pat pašvaldības interneta vietnē, ka ir tirgus izpēte izsludināta, ka taps cenrādis pašvaldības lauksaimniecības zemes iznomāšanai, tur 5 kategorijas. Vai tāda cenrāža agrāk nebija? Vai tas nav saistīts kaut kur arī secinājumi? Tādā veidā nav. Ir tie pārmetumi no teiksim tā, uzņēmējiem, kas iznomā lauksaimniecības zemi, kad ir liela zemes nomas maksa. Un tad zemes nomas maksa ir
tā, ko novērtē certificēts vērtētājs, un šo vērtējumu pasūtot ir tā, teiksim, vērtēšanas izmaksas klāt. Un cilvēks, ja mazu vai nelielu zemes platību izmanto, tad šī vērtēšanas summa nāk klāt. Un tā, lai nebūtu tā, ka katreiz jāvērtē un jāmaksā liela nauda, tad mēģina rast sistēmu, lai samazinātu šīs izmaksas tālāk nomniekam pie zemes iznomāšanas. Savā programmā solāt veicināsim novada attīstību un izaugsmi par reģionāli nozīmīgu attīstības centru. Kā jūs to redzat vicemes acīm? To jau es teicu, kad uzdevu to jautājumu, kas ir svarīgi, teiksim, gan pilsēta, gan vicemes kontekstā. Gan novads. Un kopumā mums nosacīti, varbūt nav vārds labs, jākonkurē ar blakus pašvaldībām. Un man jau gribētos, lai tā konkurence vienmēr ir veselīga, lai mēs attīstamies kopā spēcīgi. Es vienmēr teicu, ja manam kaimiņam iet slikti, tad es no tā labāk nedzīvošu. Un ja mēs gribēsim tikai, lai šeit Gulbenē labi un blakus novados ir grūtības vai problēmas, tas nebūs normāli. Tā kā jābūt ir vienmērīgai visas Latvijas attīstībai, mēs nevaram izkrist no tā konteksta, un mums jātur līdzi šīs ekonomiskais līmenis, vienalga vai Madona Cēs vai Alūksne blakus kaimiņiem. Savā programmā pirmsvēlēšanu divreiz pieminat seniorus, pensionārus, viņu interešu risināšanu, vai tas tomēr nozīmē arī, ka mēs akcentu liekam, ka esam novecojošs novads, ja? Var teikt, gan. Pirmkārt, es domāju, šajā sasaukumā var pajautāt, mums ir divas biedrības, viena pilsētas, otra novada pensionāru apvienība, un pajautāt, kā viņiem gājas saistībā ar pašvaldību un kāda ir bijusi atsauksme. Un mēs programmiņā gribam uzsvērt to, ka mēs šo sadarbību atbalstu gribam turpināt un nodrošināt līdzīgu. Un, protams, ka sabiedrība noveco un kādreiz jau saka, ka jaunība nav priekšrocības un vecums nav negods. Un nevajadzētu uzskatīt, ka teiksim, kāda grupa ir prioritārāka, bet tas, ka ja nāk pēc sociālās palīdzības, tad gan vienmēr es teicu, ka jāpalīdz ir bērniem un veciem cilvēkiem, bet ja atnāk cilvēks spēka gados, 30, 40 gadi, viņam ir abas rokas, abas kājas, veselība varbūt pabojāt ar kādu no atkarībām, un viņš prasa palīdzību. Kas tad ir jāpalīdz? Tad es prasu atrast darbu vai tikt no atkarības galā, tad ir jāsaprot, kas tā par palīdzību, kas ir nepieciešama. Runājot, jūs pieminējat atkarības, kā mēs tad varam palīdzēt kaut kā arī, jo atkarības tiešām ir problēma mūsu novadā jaunai paudzei. Un otra lieta, ja pieminam bērnus, tās brīvpusdienas, ja šī te brīvprātīgā iniciatīva, vai kaut kad atgriezīsimies pie tās izglītojamajiem. Ļoti iespējams, un ko es gribu varbūt teikt vēlētājiem, kad ja kāds no politiskiem spēkiem sola, ka to izdarīs, to var izdarīt tikai tad, ja nobalso mūsu novada gadījumā, kur ir 15 deputāti, vismaz 8 no deputātiem. Tātad, ja kāds politiskais spēks ir pārliecināts, ka viņi var iegūt 8 vietas, tad var apsolīt, ka tas būs. Pretējā gadījumā tas neizdosies, jo būs vajadzīgs balsojums, un otrs jāatrod tam finansējums. Un varbūt Renāram Kauparam ir laba dziesma par to siltu zupu vēderā, un ir vajadzīgs pusdienas, ir vajadzīgs atbalsts. Bet domāju, ka tam jābūt mērķētam uz to auditoriju, kurai vajag, un vienmēr esam skatījušies, lai tiem, kuriem nepieciešams, lai tas būtu nodrošināts un tas būtu. Un attiecībā uz pārējiem bērniem ģimenē, tad tas, ko dod, lai tiek novērtēts, lai nav tā, kā ir bijis, kad no rīta bērns atnāk uz skolu, viņi piereģistrēja, ka bijis, viņš neiet pusdienās un mēs samaksājam. Un tad, kad ievies šo dalīto līdzdalības maksājumu, vecāks saka, mans bērns neēd, par ko tad būs jāmaksā? Kāpēc būtu bijis jāmaksā pašvaldībai par to, ka neēd? Tad dalam šo atbildību. Bet varbūt ēdinātājs nav tas labākā izvēle. Pēdu šeit pelē visi milti rūkti, un mums katram ir kaut kas garšo vairāk vai mazāk, un nerunāsim par vegāniem vai veģetāriešiem, vai kuriem kaut kāda atsevišķa ēdienkarta.
Vienmēr, protams, būs varbūt, kas garšo vairāk, bet uztura, teiksim, cilvēki, arī Danilāna kungs ir teicis, ka uzturam jābūt sabalansētam, jāēd no visa kaut kas un jāiemācās vai jāpierod, jo mums var iegaršoties tikai tas, ko mēs ēdam. Ja puķkāpostu zupu bērns nav ēdis mājās, kā viņi var iegaršoties. Bet par atkarībām kaut kā izlaidām. Mēs tikai sportuvi sadarbība, ja ir arī kaut kāds savādāks darbs, kā jūs redzat? Protams, valsts kā līmenī ir jādomā par tām atkarībām, ko kādreiz staupē ārstēja, un tagad ir strenči, un kur ļoti maz arī var salīdzinoši palīdzēt. Bet vienmēr iesaku cilvēkam var palīdzēt, ja viņš pats grib tikt no bedres ārā. Ja kāds ir muklājā, viņš pat nemēģina sniegt roku tam, kas viņu grib vilkt ārā, būs ļoti grūti izcelt. Un es vienmēr esmu teicis, ka ir jāatrod nauda, lai tie, kas grib kaut ko darīt, lai viņiem ir, piesātināts, jeb jēgpilns brīvā laika pavadījums, vienalga sportojot, ejot uz mūzikas skolu, mākslas skolu, dažādi pulciņi, nevis aiz bezdarbības viņš nonāk atkarībās, un tad mēs domājam, kā viņu dabūt atpakaļ. Ja ir bērns noslogots, var visādi gadīties. Mēs tāpat kā, ar garīgu raksturu saslimšanām, mēs jebkurš esam pakļauti šim riskam, un arī pie atkarībām kādreiz var nonākt, bet, kā es vienmēr saku, atbildība cilvēka par savu dzīvi ir tad, ja viņš nevaino citus savās dzīves likstās. Mums jāiemācās uzņemties atbildību par savu dzīvi un mazāk varbūt vainot citus, kad man ir tāda dzīve, kāda ir pagadījusies. Jā. Par uzņēmējdarbības atbalstu, kā plānojat to turpmāk? Pašvaldības puses. Jā, lai veicinātu uzņēmējus jaunos kaut ko uzsākt vai darboties uzņēmējdarbībā, esam plānojuši un gribam saglabāt šo grantu, teiksim, konkursu, jeb grantu pieejamību, bet tiešām ar tādu nosacījumu, kad ir tāda konkurence, nevis, kad es piesakos un man ticamākais piešķirs, bet kad tā veselīgi, varbūt nav labs vārds, pagrūstās vai pakonkurē, ka tiešām saņem, vienmēr jau grūti ir pateikt, kurš tad būs varbūt tas veiksmīgākais projekts. Kādreiz gadās, ka pirmā brīdī liekas, ka varbūt nesanāks, bet aiziet. Citreiz liekas laba ideja, laba doma un nerealizējas. Tur diezgan daudz dažādu faktoru, lai nonāktu līdz rezultātam, bet mēs priecājamies par pilnīgi katru uzņēmēju, kurš kaut ko dara, kuram sanāk. Īpaši priecājamies par tiem, kuriem jau ir ar stāžu, kuri varējuši savu uzņēmēju darbību noturēt 20, 25, 30 gadus. Un ja vēl redzam, kad ir šī paudžu maiņa, kad nākošā paudze, kas ir gatava pārņemt to saimniecisko darbību, jeb uzņēmēju darbību, es domāju, ka tad ir prieks abām pusēm, gan tam uzņēmējiem, gan mums kā pašvaldībai. Protams, kad ir jādomā pie tā, lai es ar savām, laika iespējām, diemžēl nevaru aizbraukt pie katra uzņēmēja un pajautāt, kā viņam iet un kādu palīdzību vajag. Un tā varbūt nav lepnība vai iedomība, ka es neaizbraucu, bet gribētos, lai mūsu darbinieki tiešām biežāk komunicē ar uzņēmējiem, lai ir šī atgriezeniskā saikne, un mēs saprotam no pusvārda, kur vajag palīdzēt un kur reāli varam palīdzēt un kaut kādas iespējas dot. Jo, kā es vienmēr saku, tā vide, kur darboties, ir svarīga, un ja šī vide būs sakārtot, tad vajadzētu uzņēmējdarbībai attīstīties. Protams, attālums līdz Rīgai eksportspējīga produkcija ir jādabū iz ostu. Tas ir attālums, kāds būs dzelzceļš kravu pārvadājumiem, tas daudz ko nosaka. Lasītājs arī jautā, kad Gulbenē tiks izveidots moderns tirgus laukums? Jā, laikam ejot tā, teiksim, tirgus izmantošana, viņa varbūt ir sezonāla vai tāda spēcīga tirgu. Vienmēr ir bijis tas jautājums, viens ir atrast vietu, un kas šo tirgu apsaimniekos pagaidām. Es saku, ar to saīsināto nosaukumu mūsu turisma aģentūra nodarbojas ar zaļā tirdziņu organizēšanu, vai to vajadzētu ilgtermiņā, vai būtu jāatdod varbūt privātiem sektoram. Tas ir diskutabls jautājums, tad, kad bija Covid laiks, tad bija pārtraukums. Vienā brīdī viens arī izrādīja uzņēmējs interesi, likās no darbiniekiem, mēs jūtīgi negribam to atdot. Bet būtu jāpārdomā, vai tas ir pašvaldības funkcija to organizēt.
Bet to, ko esam sapratuši, ir amatnieki, ka mēs varētu iedot telpas, vai viņi paši spēj, vienalga sauksim, kā kādreiz bija aromāts, kur atnest tie, kas audzē stādiņas, puķītes, var mēģināt pārdot. Kaut kā mums tā kooperēšanās nesanāk. Droši vien, ka mēs no pašvaldības puses nevarēsim iedot telpas, iedot vēl atmaksāt pārdevēju, kas to visu izdara, bet ja kāds kaut ko grib tirgot, mēs vienmēr esam runājuši, ja kādu tirdzniecības vietu būvē vai ceļu, vai tas ir pie, teiksim, Betas vai kāda cita, teiksim, tirdzniecības vietas, lai ir iespēja kaut ko pārdot, vai tās ir kāds ogas vai kaut kas no lauksaimniecības ražojumiem, kas ir biežāk sezonāli, lai varētu pārdot. Par tādu tirgu mēs savulaik bija pasūtīts arī pētījums labākās vietas meklējumiem, neko jau labu nepiedāvāja, pamatā tie laukumi, kas mums ir, tad, protams, ja tur uzliksim elektrību, kas ūdeni un nodrošināsim pamatā šīs visas sanitārās prasības, vai viņš pilnvērtīgi darbosies visu caur gadus, vienmēr skatījies dažādās pašvaldībās, arī ārzemēs, kā šis jautājums attīstās, ir labāks, ir sliktāks šīs tirgus novietnes vai tirgus, tautā viņas sauc par būdiņām, bet kā tādu tirgu ar paviljonu un kaut ko tādu pagaidām novada attīstības plānā iekšā nav, nemitīgi runājam, bet jācer vai jādomā, ka varbūt arī tas, iepirkšanās paradumi mainīsies, tagad no lielveikala jau arī pilsētā, ja lielāks pirkums, Gulbenē vēl nezinu, ka mūsu lielveikala piedāvāt, bet lielajās pilsētās ir, tu var pasūtīt, tev piegādā mājās, mēģinājām ieviest to tiešo grozu, ka pasūta, ar aiziet pakaļ, nedomāju, ka vēl pārtiks preces pakumā aizsūtīs, grib tur kaut ko, kas ātri nebojājas, ka kartupeļu maisu tur ar depo atvedīs vai burkānu maisu, lai nav jāsēž uz tirgus laukumu. Protams, ka dzīvē ejot priekš kaut kas mainīsies, kā kādreiz es atceros bērnībā, ka es gāju uz skolu, tad ceļu malā bija pienas teķi ar piena kannām, tagad ceļu malās mēs redzam atkritumu konteinerus, ko regulāri izved un tā vieta, kas mainās un dažādi tie paradumi, bet dzīve, protams, iet uz priekšu, arī šajā virzienā ir jādomā tādu nākotnes redzējumu vai skatījumu, kā to sakārtot. Un tad ir arī lasītājs jautā par atbalstu daudzbērnu ģimenēm, bet varbūt vispār ģimenēm jaunajām ar bērniem, ja runa ir par pašvaldības dzīvokļu īrēšanu, cik ilgi jāgaida, vai tā ir arī problēma ar dzīvokļiem? Man patīk tas vārds goda ģimene. Tas, kādreiz daudz bērnu dažādi uztver, ka kādreiz saka, ierēģis var apvainoties vēl kaut ko, bet tiešām goda ģimenes, bet visas ģimenes ir brīnišķīgs novērtējums, un esošajos saistošajos noteikumos esam iestrādājuši normu, varbūt kāds nav pamanījis. Tātad, ja ģimenē, kur vecāki līdz 40 gadiem ir nepilngadīgs bērns, var iestāties rindā un saņemt dzīvojamo platību. To var nosaukt, tā kā mēs kādreiz sakām, jaunie vecāki, jaunā ģimene būs tikai apprecēts, bet jaunie vecāki ir piedzimst, teiksim, bērniņš, un tad līdz attiecīgi šim vecumam, iespējams, ka tur var pārskatīt, var mainīt. Prasīju dzīvokļu komisijai vai kādam jau ir piešķirts no jauna rindā, nevarēja pateikt, bet to, ka pārskatot tos, kuri ir jau iznomājuši vai nomā, ka tas pamatojums, lai mēs varam turpināt nomas attiecības, jo pagaidām pašvaldībai nosacījums, ka mēs varam tā kā sociālai palīdzībai, jauniem speciālistiem šo loku esam mēģinājuši maksimāli paplašināt, bet nav tā, ka pilnīgi katram pienāktos pašvaldības dzīvoklis. Pagaidām tas mērķa auditorijas tiek saglabāt, bet tur ir iekšā arī šīs goda ģimenes, un ja ģimenē ir nepilngadīgs bērns, var pieteikties un pretendēt uz šo dzīvokli. Piemēram, ja ir jauni cilvēki ar bērniem skolas vecuma, pirmsskolas vecuma, un viņiem nav šeit deklarētā dzīvesvieta, bet viņiem te ir darba vieta, arī viņi var pretendēt tādi cilvēki? Tādā veidā vienmēr nav bijis, ka šķiro tikai, kad vai viens vai divi vecāki deklarējušies vai kas strādā. Protams, ir tas nosacījums, ka, lai saņemtu dzīvokli, jābūt deklarētam šeit, bet ja viens no ģimenes vai bērns ir deklarēts šeit mācoties, jo tāpēc ir svarīgi arī šīs dzīvesvietas ja bērns mācās šeit, tam ir nozīme, ja? Deklarācija, teiksim, sakārtot, ja viņš šeit mācās un nav šeit deklarējies, tad mēs maksājam savstarpējos norēķinus. Tad, ja bērns šeit kaut vai dzīvo, bet viņš ir deklarējies,
Smiltenē, tad mēs Smiltenes pašvaldībai maksājam savstarpējos norēķinus. Tāpēc ir svarīgi sakārtot šo juridisko pusi, ja viņš šeit mācās un dzīvo, tad arī šeit piedeklarēties. Brīnišķīgi, jā. Tad lasītājs arī jautā, zinām, ka tātad 2023. gadā nopirkāt Mālmuižas pili, kādas jums tur tās domas, vai esat attīstījis to domu, vai vienkārši ir īpašums un viss šobrīd? Ir nopirkts īpašums, un es varbūt nojaušot, ka šim tematam varētu pieskarties vai teiksim tā, par viņu būtu jautājums. Es paņēmu vienu lietu līdzi un noteikti to atstāšu un uzdāvināšu jums. Kāpēc, teiksim, vispār izvēle bija? Dažādi mēs varam skatīties uz kultūrvēsturisko mantojumu, bet šī ēka, kas ir uzcelta 150 gadus atpakaļ, viņa ir celta ar cirvīti, nevis izāģējot, bet iztešot dēļus. Viņa ir būvēta ar kaltām naglām, un šeit es paņēmu līdzi 150 gadus senu kaltu naglu. Vai jūs varat pateikt, kāda viņai ir vērtība? Antikvariāts. Jā, un es viņu atstāšu jums, noteikti atradīsiet vietu, kur viņu nolikt. Tikai no manas puses vienmēr ir tāds vēlējums, ka lai naglas tiek izmantotas dēļu vai lietu nostiprināšanai, kuras ir vajadzīgas, un lai nekāda naglas netiek dzītas, kā Jēzum krustā sitot, un varbūt var domāt, ka šī 4. nagla no Jēzus Kristus, kur krustā sita, bet tā ir vērtība, un jautājums, ja nevienam tajā brīdī nevajag viņu stāv izsolē, un tā aizbrauc uz to vietu, un tā enerģija, tā aura pie tiem lielajiem kokiem, viņi iedod enerģiju klāt. Man tur patīk. Brīnišķīgi. Jā. Tad tas jautājums, mēs jau drusciņi pieskārāmies, bet visiem mēs jautājam par deputātu kandidātu reputāciju. Vai jūs sarakstā ir kādi krimināli sodītie un sodāmība dzēsta, vai arī kādi apsūdzētie šobrīd? Nē, es uz soda reģistram, es zinu, kad vēlēšana komisija gāja cauri, skatījās sodu reģistrā, un nedomāju, pieļauju, ka manu, varbūt vēl kādam, kuram tiesības šoferiem, varbūt saistībā ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem kaut kas ir, bet no tādas kriminālsodāmības nav informācijas, domāju, ka nav. Jā. Kāpēc jūs ieteiktu vēlētājiem balsot tieši par jūsu sarakstu? Jā, tad mēs laikam esam vienīgie, kurus banerīša ir, teiksim, tas komandas sajūta, jo bieži vien uz citiem baneriem var redzēt, mums ir komanda, bet ja tur ir 3 vai 4 cilvēki, tad to komandu nesajūt. Un es domāju, ka mūsu sarakstā ir kandidāti, kurš katrs savā jomā ir zinošs ar pieredzi speciālists, un manā skatījumā ir svarīgi, ka pie deputātu galda domē sēž cilvēki ar dzīves pieredzi, ar zināšanām un arī inteliģenci. Un Inters arī pieskārās lietām, kur jāmaina kaut kāda deputātu ētika vai vēl kaut kas. Un, protams, ka mēs vienmēr paskatāmies tā kā uz otru, bet es vienmēr saku, kad tas, ko tu redzi, es tā arī uzrunāšu tevis, tas, ko tu redzi manī, tas īstenībā nav manī, bet tas ir tevī. Protams, manī ir tas, ko es saskatu tevī. Un tad, ja paskatāmies par tām atsevišķām sanāksmēm vai domas sēdēm, kas ir bijis un ko mēs tur reizēm pārmetam vai daram, mums jāaug un jāpilnveidojas šajā jomā, tāpēc es domāju, mums laikam, es neesmu tā visu cītīgi izgājis saraksts, bet domāju, skatījāmies, un kas vienmēr ir paticis pārstāvēt vai medicīnas jomas darbinieki, pedagogi, uzņēmēji. Mēs esam mēģinājuši piedāvāt vēlētājiem no visiem sektoriem, no visām jomām. Varbūt nav ļoti jaunu cilvēku, jo ar tiem, ko es runāju, uzrunājot jauns cilvēks, viņi teica, ka ļoti daudz darāmā un varbūt pēc kāda laika pieslēgsies vai darīs.
mēs dodam iespēju balsot un izvēlēties, un es domāju, tā ir lieta, kas ir jānovērtē. Ja es teikšu, ka es esmu labākais vai tikai man, ko es saku, ir taisnība, tad tas būs muļķīgi. Es nekad neesmu pretendējis ne uz absolūto patiesību, un arī neesmu uzskatījis, ka es esmu labākais vai gudrākais cilvēks, bet es dodu iespēju cilvēkiem izvērtēt un izvēlēties tiešām deputātus, lai pēc tam ar prieku var skatīties, kādas notiek domas sēdes, kā tiek izskatīti jautājumi, jo ko varat arī pārmet mūsu virzienā, kad, teikšu, kā ir pagājušajā sasaukumā mēs runājām pilnīgi ar visiem sarakstu pārstāvjiem, ar visiem sarakstiem. Un jau sarunām atnāk no, teiksim, partijas cilvēki, viņi apsēžās, mēs, protams, nerunājam atsevišķi, vienmēr arī ar visiem kopā. Saskaiti, jūs tiešām esat 8, tad jums pietiek, darbojieties, un mēs pastīsimies, vai tu, noliksies gar zemi, uzsēdīsies sēkļi vispār. Un ja mēs ar tādu attieksmi kaut ko darīsim uz priekšu, būs grūti. Tās ir lietas, kuras jāmaina, un tās var izdarīt kopā ar vēlētāju. Ir jāmaina vēlētājiem attieksme pret pašvaldību vēlēšanām. Tas ir tiešām pienākums, ne tikai tiesības aiziet uz vēlēšanām, izdarīt izvēli, un tad jau arī var prasīt atbildību vai kādu kritizēt vai pārmest. Un tad pēdējais jautājums. Kā Dzirksteles ilgstoša darbiniece vēroju pašvaldības darbu un redzu domas priekšsēdētāju maiņas sasaukumos un saprotu, ka tas vienmēr ir saistīts ar lielu tādu personisku atdevi slodzi, ar veselības netaupīšanu. Un noteikti jūs arī ar to esat saskāries, ka tas tiešām personiski nav viegli, bet vienalga, vai jūs būtu gatavs atkal uzņemties vadīt novadu? Jā, tā jautājuma pirmā daļa par veselību. Šajā sasaukumā strādājot, nebija vienkārši, nebija viegli. Tas, ko darīja, prasīja daudz ne tikai enerģijas, bet arī, teiksim, veselības, bet noteikti, kad nav problēmu vai gribas turpināt iesākt to, ja atsevišķās domas sēdēs bija pārmetumi, ka mēs esam izdarījuši tikai pirmo kārtu, tam projektam ir pirmā kārta, gan Gulbīšu parkam, stadionam, daudz kam pirmā kārta. Un gribas tam visām turpinājumu, un nebūtu labi, ja nāk kāds cits politiskais spēks, jo, diemžēl, es vienmēr saku, kā dzīves pieredze rādījusi celtnieki, santehniķi un politiķi, to, kas ir iepriekš darīts, noniecina. Ja atnāk, saka, te viss ir nepareizi, te vajag pārdarīt, pārstrādāt, pārbūvēt, viss nepareizi arī politikā, un tad sākt viss no jauna. Mēs, kad nācām ar domu, nevis pateikt, ka viss slikti, bet uzlabot, cik ātri vai cik labi to var izdarīt, tas ir cits stāsts. Un, ja tu esi iesācis, tad ir lietas, kuras jāpabeidz. Ja vēlētāji dos iespēju pabeigt iesāktos darbus, ar prieku to darīšu, ne tikai pats, bet aicināšu visus tos, kuri būs ievēlēti par domas deputātiem. Liels paldies jums par sarunu un veiksmi vēlēšanās! Paldies!